Īsti varoņi ir tie, kas melnu muti strādā ārpus prožektoru gaismām, jo viņiem ir daudz augstāks mērķis nekā spoža tūlītēja slava. Šāda vārda reiz veltīta kādreizējām airēšanas trenerim Zigurdam Zujevam. Šoreiz gan viņš savā ziņā nonāk starmešu gaismās, jo 19. jūlijā pirmo reizi Talsu novadā notika Zigurda Zujeva kauss. Vienīgais es neesmu, kas tāds idejas autors. Nē, mēs esam diezgan tāda liela grupiņa, kas to tāda ideja. Tā iniciatīva vairāk bija no Valdemāra pils iedzīvotājiem. Pa godu Zigurdam arī uztaisījām. Tas arī palīdzēja varbūt citas komandas vairāk uzrunāt pie mums atbraukt un sacensties un cīnīties par šo te Zigurda ceļojošo kausu. Tas, kā viņš trenēja, bija māksla, tā atceras Zigurda Zujeva kādreizējie kolēģi. Rūte Šauberga no Ventspils atceras uz pusēm pārzāģētu baļķi, uz kura trenējās Zujeva talanti. Viņa to pamēģināja arī saviem audzēkņiem. Bet kā tad jūs bērni uztver to, ka viņam jāpatrenējas arī uz baļķiem? Kā viņi uztver, ja treneris liek un izstāst, kāpēc tas ir vajadzīgs. Kā Zigis lika virsū savus kanakus un speciālo spēku ar zelžiem šito būt gatavu. Tāpēc bija rezultāti. Rezultāti tiešām bija. Zujeva audzēkņi vienmēr bija uz visaugstākajiem pjedestāliem. Viņš pats piemetina, ka to veidoja ne tikai pieticīgie treniņu apstākļi, bet arī neļaušana padoties. Mēs bieži, kad darām, es nevaru. Es nevaru. Mēs ar kanālā. Tur mēs ziemā airējam. Ir jautājumi. Rojas upe. Ziemā airējam. Bet iedomājies, kāda ir noturība jābūt, lai to ziemā airētu. Pirmajā Zigurda Zujeva kausā Valdemārpilī piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku no dažādām Latvijas pilsētām. Diena mazliet vējaina, kas skatītājiem svalmainā dienā palīdzēja, bet sportistiem netik ļoti. Startā nostāties ir izaicinošāk, piemēram, ja tu pie pašas bojas stāv. Patreizē vieta šidā, tāpēc pašā bojā iestums iekšā. Mums kaut cik viegli, bet, piemēram, daži mazāk, kam ir grūtāk, varbūt nav tik liela pieredze, bet, cīnās. Jauniešiem no citām pilsētām Zujeva vārds vēl svešs, bet vietējiem viss skaidrs. Mūsu treneris ne, bet mūsu treneris agrāk bija, var teikt, leģenda. Visi bija tikai motivēti, visi bija disciplinēti, pie viņi bija tāda, kārtīga disciplīna. Visi klausīja. Tagad zināšu. Bet to, kas ir Roberts Akmens, tu zini? Kaut kur dzirdēju, man tētis stāstīja. Vienkārši es airēju, jo mana māsa, tētis un tā es airēju, un man iepatikās airēt. Tev iedvesmos tavi pašas panākumi droši? Jā. Jums ir tāds slavens airētājs, kam jūs sekojat līdz, kas iedvesmo? Mūsu treneris Roberts Akmens. Roberts Akmens. Paskaties, piemēram, uz viņas visiem panākumiem tā, pašam gribās arī tā sekot tā. Par izrādīto godu Zigurdam Zujevam gandarījums. Paskatīt cilvēki. Laiks. Dievs apažarlēs. Ko vēl bļaut? Viss atcerās, nāk klāt un runājās. Arī vecie daudz parādās. Ko vēl? Pirmo ceļojošo Zigurda Zujeva kausu izcīnīja Ventspils sporta skolas pars.